Čau! Es un liels maiss. Šis maiss ir Adidas Pure Boost X. Noteikti jūs jau zināt, kas tāds ir, vai ne? Kā jums šķiet? Jūs taču zināt. Jā, es nesen saņēmu šo burvīgo maisiņu ar jaunās Adidas kolekcijas drēbītēm un Pure Boost X sporta apaviem. Man jau tādi vieni ir, un es jūtos ļoti priecīgi, ka man tādi ir. Es esmu sākusi skriet, un to daru jau īstenībā vairāk kā pusgadu, un šis process man sagādā tiešām prieku. Var forši attīrīt galvu, un vispār, protams, fiziskā labsajūta vienmēr man ir bijusi svarīga. Un jāsaka, ka uz rudeni tā košā krāsa man sāka šķist garlaicīga. Nu, man ir kaut kas nedaudz tumšāk. Vārds sakot, ko mēs darīsim? Mēs līdīsim iekšā šajā maisiņā, skatīsimies, kas ir šajā maisiņā. Šajā burvīgajā lielajā maisiņā, kuru man atveda fantastisks puisis ar kurjeru. Un ko es daudz runāju? Sāksim ar pašu svarīgāko. Kasti. Lielu kasti, kurā ir iekšā ķedes. Nekā nav? There you go. Melnas, pavisam foršas, vienkāršas ķedes. Nu, nevis vienkāršas, īstenībā Pure Boost X ir skriešanas apavi. Tie nav domāti, lai baigi ietu uz sporta zāli, bet es viņus izmantoju arī sporta zālē. Īstenībā man ir ļoti ērti ar šiem te apaviem celt svarus, taisīt visādus pietupienus un tieši, kas saistīts ar kājām. Tad, kad man ir treniņš rokām, mugurai, pleciem, presītei, šie apavi neko nedara, bet visu citu laiku viņi dara fantastiskas lietas. Viņi ir ļoti mīksti. Ņemsim ārā šo. Viņus var salocīt. Tas arī, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Šeit apakšā es varu izbāzt cauri pirkstu. Kur? Čau! Viņš amortizē visu pēdas izliekumu tad, kad mēs skrienam. Attiecīgi, ja man kāds kādreiz būtu jautājis, vai apavi ir svarīgi, es domāju, ka būtu noteikti teikusi, jā, labi, lai viņi ir smuki un tā. Nē. Tiešām, it sevišķi jūs skrienat, skriešanas apavi ir ļoti svarīgi. Un to jums saka neskrējējs, nu neprofesionāls skrējējs. Es domāju, ka jebkurš profesionāls skrējējs pirmais, ko pateiks, skriešanas apavi ir pats svarīgākais, kam ir jāpievērš uzmanība. Tā kā forši! Rudens ar foršiem melniem apaviem, kur striķīšiem galā ir viens sarkans, viens violets, lai nav pavisam garlaicīgi. Jāvelk kājās, vai man der? Teorētiski vajadzētu darīt. Izmēru, taču es pateicu. Jā, man arī ļoti patīk tas, ka es vienmēr velku ārā, kad žāvēju apavus, es vienmēr izvelku liestīti ārā, lai viss elpo. Apavi ir ļoti elpojoši, līdz ar ko es principā viņos zeķi nekad nevelku, kad sportoju. To var darīt, bet man īstenībā nepatīk. Es bez zeķiem. Un re, kur aizmugurē, cik smuki. Pure Boost X. Saki, dari. Nu, tik būs. Jā. Perfekt. Jūs jau neredzat, kamera neķer to apakšējo leņķi. Re! Jāņem nost visas cenas, nē, bet izmēru lapiņas. Nu, ko izskatās, ka es to apģērbšos un iešu skriet? Nebūtu slikti. Aizskriet līdz Āgenskalnam un atpakaļ līdz draudzenei. Tas tik būtu.
īstenībā. Nu, re. Jej! Reku forši. Vajag labie. Bet, jā, ar apaviem viss nebeidzās, tātad kaste viena tukša. Ir vēl maisiņi, un tur iekšā ir visi pārējie apģērbi. Tātad man ir legingi, man ir krekliņš, un man ir sporta krūšturis. Protams, es un krāsas. Tas ir kaut kas neizsmeļams, ja melnas kedas, tad vismaz sporta tērpam ir jābūt košam. Reku mums ir kāds super košs sporta krūšturis ar sakrustotām lencītēm. Super! Baigi labais. Es pēc tam uzvilkšu mugurā un noteikti jums arī parādīšu, kāds izskatās viss mugurā. Tātad, un ja man tīņu gados likās, priekš kam sporta krūšturs ar parasto var sportot. Ja es teicu sporta zālē ieraugu kādai meitenei uz zāli nākot mugurā apakšveļu, nevis sporta krūšturu, man vienmēr ir tāds, tātad tu nenāc sportot, jo tiešām komforts un viss ir ļoti, ļoti superīgi, kad ir tiešām ērti un forši un superīgi, un sportam ir sporta apģērbs, nepavelti. Nu ko, tad mums ir legingi. Un es paņēmu nevis garos, jo man ir garie ļoti daudz, tagad man ir tādi līdz kaut kur līdz šeienē apmēram. Tādi pāri celītim. Crazy, violets, oranžs, nu jau var cikot, mani noteikti varēs pamanīt. Es te varēšu kombinēties visi sādi. Un pēdējais ir krekliņš. Kaut ko, kā tiks saplēst. Un krekliņu es arī izvēlējos melnu. Un viņš ir plats tāds, plats krekliņš, kāds. Un mugurā viņam ir tāds šķelviņš, un te nāk ārā tāds tā kā melns. Baigi foršais. Un, protams, kā tad bez atstarotājiem. Var cekot melnas kedes, melns krekliņš, spilgti legingi un spilgti topiņš. Šie ir patreiz tādi mani, šī tagad būs rudens ziemas komplektiņš, bet gaismu studijā. Nu ko, tikko izvandīju skapi, atradu savu pārējo visu iepriekšējo komplektiņu, kurš man bija ļoti zili zaļš. Šāds te krūšturis, arī ar krustiniskām lencītēm. Tāds. Tad zili legingi, garie un zaļš krekliņš. Pāri vēl balts krekliņš. Un tad man vēl ir šie te legingi, kas ir vienkārši tik nenormāli super stilīgi. Man tā patīk tā ombres pārēja. Un iepriekšējos superkedes man bija šādā te superīgā kastē. Tur viņas arī tagad glabājās. Un viss zeltā. Tādas man ir otras, un tādas tagad ir melnās. Kā tas viss izskatās, noteikti jūs varat apskatīties blogā bildēs. Un noteikti arī manā Instagramā daudz un dikti varēs redzēt mani šajā sporta tērpā, šajos te apavos, skrienot, lecot, sportojot. Tā kā ceru, ka jums arī patīk Adidas tikpat ļoti, cik man. Pure Boost X Volume 2.